Ķieģeļmākslas festivāla ietvaros apmeklētājiem ikreiz ir iespēja rast sev tuvāko mākslas veidu, iepazīt to tuvāk un pašam pamēģināt tā ietvaros radoši izpausties. Ķieģeļmākslas festivāla nosaukums radās pirms 8 gadiem, kad bija pirmais festivāls, un tad mēs meklējām kaut kādu tādu vārdu vai kaut ko, kas asociējas ar liepu. Un tad cilvēkiem pasaka liepa, un neviens nezina, bet tad pasaka ķieģeļu rūpnīca, tad visi uzreiz zina, un tad tas tāpēc tam par godu ir tapis. Šogad mums nav tādu īstu dzīvu ķieģeļu, bet mums ir ķieģeļu rupmaize, kas pārstāv ķieģeļus šogad. Šoreiz festivāla apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dzejas lasījumos. Vairāki mākslinieki interesantus klātienē iepazīstināja ar dažādiem glezniecības un vizuālās mākslas veidiem. Tāpat notika dažādas radošās darbnīcas, kuru ietvaros bija iespēja izgatavot sev rotas vai izcept pankūkas. Bet muzeja klētiņā norisinājās deju meistarklases, kur bija iespēja apgūt dažādu tautu dejas. Galvenais mērķis ir parādīt, ka mūzika neaprobežojas tikai, piemēram, Eiropas Hit radio, bet ka mūzika ir dažāda, ka mūzika ir daudzveidīga, ka māksla ir daudzveidīga, un arī, ka mēs katrs varam būt tā daļa no mākslas, jo mēs varam uzburt kaut ko sev. Un tas ir vairāk līdz šim bijis bērniem un jauniešiem, bet mēs cenšamies to jauniešu vecumu pacelt uz augšu un piesaistot arvien jauniešus ar pieredzi. Un tā vienkārši, lai cilvēki bauda, lai piedalās, lai dalās ar to, ko viņi māk. Šogad festivāla galvenais lepnums bija plašā koncerta programma vakara noslēgumā, kurā bija pārstāvēti visdažādākie mūzikas stili, sākot no alternatīvās mūzikas un džeza, beidzot ar oriģinālu mūziku.